Es esmu fizioterapeite, kas strādāju Mugurkaula veselības centrā, un mēs piedāvājam rehabilitāciju cilvēkiem ar dažādām kustību balsta aparāta problēmām, galvenokārt mugurkaula problēmām. Tie ir visi sēdoša darba darītāji, datorspeciālisti, grāmatveži un citi, kuriem ir statiskas pozas un noslogota mugura ikdienā. Piedāvājam ārstniecisko vingrošanu, fizikālās procedūras un masāžas. Var apmeklēt arī mūsu trenažieru zāli. Nodarbības notiek fizioterapeitu vadībā. Līdz ar to mēs varam piemērot slodzi jebkuram cilvēkam, jebkuru problēmu. Mūsu centrā ir 15 dažādi trenažieri, kas nodrošina slodzi visām muskuļu grupām. Un tagad es pastāstīšu par dažiem no tiem. Šis trenažieris nodrošina plecjoslas stabilitāti, trenējot gan krūšu muskultūru, gan starplāpstiņu muskultūru. Svarīgi ir ievērot pareizu pozu, tad, kad mugura ir piefiksēta, tad arī kakls ir brīvs un strādā tieši konkrētie muskuļi. Šis trenažieris nodrošina slodzi kāju augšstilbiem, līdz ar to stabilizējot iegurni. Un, ja iegurnis ir stabils, tad arī muguras jostas daļa ir stabilāka. Protams, ievērot arī to, lai mugura neiesaistās vingrinājuma izpildē. Šis trenažieris iesaista vēdera muskultūru un muguras atliecējus, nodrošinot mugurkaula stabilitāti. Ievērot pareizu tehniku, lai pleci nav uzrauti, tad arī kakls netiks noslogots. Šis trenažieris iesaista roku muskultūru, plecu joslas muskultūru, nodrošina kakla stabilitāti. Cilvēkiem ar sprandas problēmām, kakla daļas spondilozi, šis ļoti piemērots trenažieris. Šis trenažieris nodrošina slīpo muskultūru treniņu, un slīpā muskultūra stabilizē mugurkaulu. Arī svarīgi. Pie muguras sāpēm bieži vien tiek samazināts muskuļu spēks kāju muskuļiem. Šis trenažieris nodrošina iegurņa stabilitāti. Stabilizējot iegurni, nostabilizējam arī jostas daļu. Trenažiera ar ūdens pretestību nodrošina labvēlīgu slodzi muskuļiem un locītavām. Ērta poza sēdēšanai arī stabilizē muguru. Šāda pozīcija iesaista vairāk arī vēdera muskultūru. Šo trenažieru vēl var mīties gan ar kājām, gan arī veikt kustības ar rokām, mainot leņķi. Ļoti daudz cilvēku ir saskārušies ar muguras problēmām, jo ļoti daudz pavada kabinetos, sēžot pie datoriem, pie galdiem. Tāpēc ieteikums būtu vairāk kustēties, rūpēties par savu muguras veselību. Ja pats netiekat galā, meklēt fizioterapeitu, kas varētu palīdzēt un ievirzīt pareizas kustības, parādīt vingrinājumus, kurus var pildīt ikdienā. Un tādējādi stiprinot mugurkaulu, uzlabojot savu veselību un dzīves kvalitāti.